Juri, pārdodot cirsmu, kādi faktori ietekmē cirsmas vērtību? Vērtību ietekmēs koku sugas. Otrām kārtām koku vecums, stumbru kvalitāte, garums. Trešām kārtām novietojums, kurā vietā cirsma atrodas, cik tālu no viņas jāved nocirstie koku materiāli, kādas iespējas viņu izvest, kurā laikā viņai var tikt klāt. Te var būt visbrīnišķīgākie koki visērtākajā vietā, bet ja tanī brīdī tirgus cenas ir zemas, neviens par taviem kokiem nemaksās to lielāko cenu. Kurš koks maksā visvairāk? Koku materiāla cena ir atkarīga gan no koku sugas, gan no dimensijas, gan no tieši kvalitātes. Ja ir brīnišķīgi bezzaru koks, nevienalga vai tā būs priede, egle, ozols, bērs, tad šī sortimenta cena vienmēr būs lielāka. No tādiem parastākajiem, es teiktu, ka visdārgākie ir bērs vinierkluči. Ierakstiet komentārā, kādi koki aug jūsu mežā. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsmu pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.